Tā, nu, es domāju, būs labi un sāksim filmēšanu. Ak, Dievs, šitie te mazie klucīši, kas visur mētājās, un tad tu uz viņiem uzkāp virsū, un tad tu bļausties kā tāda maza meitenīte. Elza! Bet labi, par ko tad šodien ir mūsu video, un šodienas video ir par to, kā mēs šo te fizisko LEGO pasauli mēģināsim apvienot kopā ar mūsu digitālo pasauli. Jeb parunāsim par šo te LEGO 70820 LEGO Movie Maker komplektiņu. Rihards, tehniķis. Un vislabākais vēl pie tam. Šis te LEGO komplektiņš ir domāts bērniem no 8+. Un tā kā man ir 8+ vairāk gadu, es domāju, ka tas tiešām mērķa auditorija, lai notestētu šo te mazo komplektiņu, salikt to kopā un apstīties, cik labi strādā mūsu aplikācija, veidojot filmiņas kopā ar LEGO. Un iemesls, kāpēc mēs parunāsim tieši par šo te komplektiņu, ir tāds, ka to man uzdāvināja manā dzimšanas dienā mani mīļie kolēģi. Un es ar jums to gribēju padalīties kopā, apstīties, kā mūsdienās 2019. gadā LEGO mēģina uzrunāt jaunu auditoriju. Jo es uzskatu, ka šī te lielā dāņu firma, kas sākās kā koku mantiņu ražotājs, ir atstājis mūsos tik daudz pozitīvu emocijas, gan kā pieaugušos cilvēkos, tā arī mazos bērnos. Un es domāju, vēl joprojām mazi bērni, kā arī daudz pieauguši cilvēki, tiek iedvesmot, izmantojot šos te vienkāršos plasmas klucīšus. Un, kas vēl var būt krūtāk, ka sevis izveidoto LEGO pasauli tev ir iespējams iemožināt kaut kādā mini filmiņā, jo mēs paši labi apzināmies, cik šitā te pirmā LEGO filma īsnībā bija laba un aizraujoša gan bērniem, gan pieaugušajiem, jo kā jau mēs zinām, everything is awesome! Pateicoties šīm te mazajām LEGO figūriņām, cilvēciņiem un visādām citām dzīvēm būtnēm, cik nereāli daudz pasaules mēs spējam no tā izveidot, tas ir vienkārši pau! Un tagad LEGO mums dod iespēju to apvienot ar digitālo pasauli. Nu, kas vēl var būt krutāks par to? Iedomājieties vai atcerieties, cik interesanti bija likt kopā šos te LEGO klucīšus, lai izveidot kaut ko interesantu un no tā pēc tam veidot šo te pasauli. Cik daudz jūs no tā iemācījāties. Un tagad jūs to varat apvienot kopā ar filmēšanu, kas jums iemāca vēl filmēšanas pamatprincipus. Tas ir vienkārši divas radošas lietas vienā. Jo kurš no mums nav darījis to, ka mēs esam paņēmuši savus skolas kladīti, iespējams matemātikas stundā, un stūrīšos esam zīmējuši kaut kādas ķiņķēziņas un pāršķiruši lapu un vēlreiz zīmējuši tā, lai beigās mēs varam apskatīties, kāds mums rezultāts ir sanācis, šķirstot šīs te lapas ātri flipojot cauri, un to sauc par frame by frame animēšanu. Vai arī otrs variants, kur mēs paņemam kādu objektu un uzņemam to bildi, pabīram to drusciņu, uzņemam vēl vienu bildi un veidojam jau stop motion animāciju, kuru efektu mēs varam novērot gan mūzikas klipos, gan LEGO filmās un pat jaunajā Spidermanā. Tāpēc es domāju, ņemam šo te LEGO komplektiņu, vēram to vaļā un apskatāmies, vai šis produkts ir tiešām tik kruts, kā es tikko to mēģināju pasniegt. No LEGO kastīte kā LEGO kastīte, tad mēs redzam, ko mēs dabūsim iekšā, un to, ka mums ir build, download, film, edit un share. Nu, es domāju, tas brīdis pienāca, ka mēs beidzot varam šo te paciņu vaļā, lai cik man to gribētos un negribētos vienlaicīgi. Nu. Tātad mums ir divi plāksnītes divas, background un instrukcija. Tas izstāstas kaut kāda seta, 3, un tas arī ir laikam viss. Tālāk varam vaļā, gan jau ka instrukcija un sakojam te līdzi. Mums ir viens movie set backgrounds, otrs movie set backgrounds. Un sāksim ar pirmo paciņu.
Un kā LEGO instrukcijai norādīts, vienmēr visi jāsakārtot tā, lai vieglāk visu var atrast. Tad, kad visi apkārt sakārtots, mēs visu pārredzam, varam ņemt instrukciju un likt soli pa solim. Kā jau mēs visi zinām, kā likt LEGO. Un šādi izskatās, tad, kad mēs pabeidzam pirmo iepakojumu no mūsu komplektiņu, mēs dabonam mūsu stage. Tātad mums šeit ir vietas, kur tad mēs varam kustināt mūsu aktierus, un mums ir mūsu director chairs, kur tad mēs varam iet pusaplītī vai nu no vienas puses, vai atsprādzēt un piesprādzēt šeit, un iet arī no šīs puses. Un kas ir stilīgi, ir tas, ka šitas te reāli mums ir kā telefona turētājs, tā lai mēs varam vienmēr filmēt un neuztraukties, kur mums iet kamera. Diezgan stilīgi, tāpēc domāju, tagad ķersimies pie otrā soļa. Saliekot otro paciņu, tad mums sanāk šāds te lietas. Mums ir mūsu ap divi varoņi, kaut kādi vārtiņi, mašīnīte, mums ir viens ļaundars, kur mēs varam vadīt, otrs ļaundarīts kaķītis un trešais kaut kāds LEGO minions. Diemžēl otro filmas vēl neesmu redzējis, tā kā es nezinu, kā šos te ļaundarus īsti sauc. Es domāju, laiks ķerties pie trešā iepakojuma. Un sataisot trešo paciņu, mums parādās vēl daži aktieri priekš mūsu LEGO filmiņas. Mums ir tātad dinozaurs savā kosmosa kuģītī, kur tad mēs varam šitā te kustināt. Mums ir viens kosmosa kuģītis, kur mēs varam šitā kustināt. Tā kā nākamais solis ir ņemt telefonu, uzinstalēt aplikāciju un saprast, kā tas viss strādā. Nu ko, es esmu salis šo komplektiņu, es esmu ar to drusku paspēlējies, kā mazs bērns, kā arī es uz telefonu uzinstalēju šo aplikāciju un esmu uztaisījis jau savu pirmo filmiņu. Kas tad ir mans verdikts par šo te LEGO komplektiņu? Es domāju, sāksim ar pašu fizisko LEGO. Nu smuks, kurš LEGO nav smuks? Tas dara savu funkciju, to, kam viņš ir dizainēts, kā jau lielākā daļa LEGO. Tas ir pietiekami interesants un pietiekoši saistošs, lai no tā veidot vēl daudz miljonu interesantu stāsts. Salikt to man kopā prasīja apmēram kādu pusotru stundu, tā kā ir jāvēl viens vakars, lai to salikt. Tas nav mazais LEGO komplektiņš. Un es domāju, ka man nav jāpiemina fakts tāds, ja tev mājās ir kāds cits LEGO, ka LEGO strādā ar LEGO un ka šos te komplektiņus reāli var apvienot. Bet ko tad mums piedāvā šī te LEGO Movie Maker mobilā lietotne? Un kā jau es minēju video sākumā, tā ir primitīva, reāla video editing, vai kā to nosaukt, aplikācija priekš bērniem, kur tad viņš var uzņemt šos te video un veidot savus īstās ļoti primitīvā veidā. Nu, nežēlīgi primitīvā veidā, bet tas nav slikti, jo tā ļauj bērniem gan iemācīties, gan iepazīties divus filmēšanas veidus. Jo, kad tu atver vaļā šo te mobilo lietotni, tev uzreiz iemet iekšā kamerā, uzņem, testē, skaties, kas sanāks. Un pirmā filmēšanas funkcija šajā lietotnē ļoti vienkārši. To mēs pazīstam no mūsu Instagram video postiem un kā arī no TikTok. Mēs pozicionējam kameru pret mūsu tēliem, kurus tad mēs gribam filmēt, nospiežam, tad mums ierakstās tik sekundes, cik mēs vēlamies, apstādinam to, novietojam kameru kaut kur citur, nospiežam, atkal filmējam līdz brīdim, kad izveidojās mūsu mazā filmiņa. Protams, filmiņas garums nevar pārsniegt 60 sekundes, jo, kā es teicu, tā ir ļoti primitīva aplikācija un bērns vajag drusku limitēt. Un otru filmēšanas funkciju tu gan jau uzminēji. Tas ir stop motion. Kur tad mēs uzstādām savus aktierus sākuma pozīcijā, noliekam kameru, nospiežam uzņemt bildī, pabīdam mūsu aktieru un atkal nopozicionējam kameru un atkal nospiežam fotografēt un tā mēs turpinām, līdz mums izveidojās kustīgās bildītes. Bet šajā filmēšanas funkcijā ir vēl viena papildus lieta, kas ir nežēlīgi stilīga, ko es neesmu novērojis nevienā citā stop motion aplikācijā, kas ir pieejama App Store. Un tas ir onion skinnings.
ja tas ir kadru slāņu veidojums. Tas nozīmē to, ka mēs uzņemam pirmo bildi, un tad, kad mēs vēlamies uzņemt nākamo bildi, mēs fonā drusku redzam, kur ir bijuši iepriekšējais kadrs, tāds mazs ghostings, tā lai mēs precīzi trāpām tur, kur mēs vēlamies trāpīt ar mūsu aktieru vai ar mūsu background. Tas nozīmē, mūsu animācijas var būt vēl gludāks un foršāks. Un tad, kad esam uzņēmuši mūsu filmiņu, LEGO mums piedāvā izvēlēties gan mūziķiņu, kādu mēs gribam uzlikt, tad mums ir arī pieejami visādi specifekti, kas var paplašināt mūsu filmiņu vēl interesantāk, kā arī mēs mūsu stāstu varam papildināt ar visādiem skaņas efektiem. Protams, izvēle nav milzīga, bet es domāju, ka mazs bērns nevajag pārgruzīt ar to, ka tur var, nokačāt skaņas efektus, salikt un ko tik vēl ne. Viņam tomēr ir jāmācās pa solīšiem. Un tad, kad tu esi apmierināts ar savu filmiņu, protams, tu to var publicēt LEGO iekšējā sociālā tīklā kopā ar pārējiem filmu taisītājiem. Un, protams, šeit arī ir viena interesanta lieta, to, ko LEGO ir izdarījis, tā kā šis komplektiņš ir domāts bērniem no 8+, nu tā kā jau es teicu, kā man, šajā publiskajā tīklā ir cenzūra. Katru filmiņu, ko tu publicēsi, LEGO paši apskatīsies, vai viss būs kārtībā. Un tikai tad tu to varēsi lejuplādēt savā telefonā, lai varētu iepostot Instagramā vai nezinu kur. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šī aplikācijas vide tad ir bērniem droša. Un manās acīs tas ir milzīgs pluss. Un tad Instagramā Deadlifts mums uzjautāja to, vai vajag tiešām visu šito te komplektiņu, lai varētu veidot vienkārši LEGO filmiņus, izmantojot šo aplikāciju, un atbilde ir nē. Tev nav vajadzīgs šis te komplektiņš. Šo aplikāciju var pa brīvu nokačāt un izmantot priekš citiem LEGO komplektiņiem, bet atceries, būs LEGO cenzūra. Bet šī cenzūra arī ļoti mīgs saistībā pret citiem brēniem, citām mantiņām un tā tālāk. Cik es esmu apstījies, ko citu LEGO filmas veidotāji ir veidojuši, viņi apvieno gan LEGO, gan Playmobil, gan cits brēns, un LEGO, kas vienīgais interesē, ir tas, lai būtu aizraujošs un interesants stāsts. Un manās acīs tur LEGO nopelna no manīm vēl vienu milzīgu plusu, jo neskatoties šīm te limitācijām, šī te aplikācija un šis te komplektiņš no produkts ir ļoti labs. Bet tā jau ir viss 90%, ko LEGO ražo, tā kā tā nav baigi augstā laktiņa. Mobilo lietotni ir tik viegli izmantot, ka pirmajās 5 minūtēs, kad es to atveru, es spēju izveidot šo te. Everything is awesome. Everything is cool. Un vispār man ir prieks redzēt, ka kaut kas tāds tiek attīstīts, jo animēt LEGO klucīšu ir reāli tikai 2 veidi. Viens veids ir jau tas, ko mēs šeit esam pārsprieduši, tas ir šis te stop motions, ņem, fotografē, liec savus LEGO klucīšus, un otrs veids ir reāli šiem te visiem veidot 3D modelīšus, liktiem skeletu, animēt tos, tā lai tie izstītos tā kā pirmās LEGO video spēles. Tikai nebēdājies mazais LEGO datu veidot. Viss būs labi, tavs laiks arī nāks. Un beigās, ko es jums vēl vēlētos pateikt, ir tas, ka varbūt apskatieties to, kādu iedvesmu LEGO ir gājis caur to, ko ir saražojuši cilvēki, izmantojuši šos te klucīšus, lai izveidot mums LEGO filmu, lai izveidot mums LEGO Batman un visas pārējās interesantās lietas, ko mēs dabūnam no viņiem 2019. gadā. Jo tas ir vienmēr forši redzēt, kā cilvēki izmantojot kaut kādu kompānijas produktu, spēja veidot kaut kādas interesantas radošas lietas. Un pēc tam kompānija nevis tam uzliek acis ciet, bet paskatās un ņem to kā pamatu, lai veidot vēl daudz interesantas lietas, kas gan apmierina mūs, gan viņus. Bet tā no manas puses šodien tas arī ir viss. Šis video bija vairāk manai sirsniņai, jo ar šo zīmolu es uzaugu un LEGO ir viens no maniem mīļākajiem zīmoliem. Un tāpēc es ceru, ka tev arī patiks šis video, ka tu vairs nekad neuzkāpsi uz LEGO klucīšiem, un pastāstiet varbūt komentāros, kas bija tavs mīļākais LEGO komplektiņš, vai kas tev pagaidām ir mīļākais komplektiņš. Man personīgi tas bija policis kuģīts, viens no pirmajiem LEGO kuģīšiem, kas reāli peldēja pa ūdeni. Un tad jau tiksimies līdz nākamajai reizei. Paldies! Hei, tu! Pagaidēs? Jā, tu! Vai tu zināji, ka šovasar 1. un 2. jūnijā Ķīpselā risināsies Hypertown? Nē, nezināju. Tieši tā, viens no lielākajiem urbānās kultūras un e-sporta festivāliem Rīgā. Hypertown. Tev interesē video spēles? Aha. Tev patīk cosplays? Aha. Tu vēlies satikt savus mīļākos satura radītājus? Aha. Pagaidi, bet tie no 2 centi. Viņiem nav harizma un talants, kas ir nepieciešams labam youtuberim. Hypertown ir lieliska vieta, kur pavadīt savu ģimenes laiku. Dodies uz hypertown.pro un pērkot biļeti ievada kodu HT2 centi un saņem 15% atlaidi. Evo, neignorē man, tur tiešām būs 2 centi. Es viņus negribu redzēt tur. Es viņus negribu tur redzēt. Man viņi nepatīk. Atceries, lielais H, lielais T
un 2 centi. Tiksimies Hypertaunā!